Labrīt visiem! Šodien mēs iesākam ar ziņojumiem un pateicībām tā, lai pārējais dievkalpojums var noritēt bez pārtraukumiem. Vispirms izsakam pateicības violniecei Sofijai Kirsānovai par brīnišķīgo spēli. Thank you, Rohit. You're down here as an organist, but I think you're mainly a pianist today. Thank you for your contribution as well. Svētos rakstus lasījumu šodien mēs izsakam pateicību Kalvim Jaunauksnim un arī Baibai Lēdlī. Un paldies valdājam Robertam Jefimovam par apsveicēju izpildīšanu un skaņas sistēmas dežūru Jānis Kārkliņš. Paldies! Un kā vienmēr daudz vecākais Mārtiņš Biršs dara visu kaut ko citu šeit. Visi dievkalpojumi ir, protams, arī noskatām Facebookā un YouTube pēc tam, jo meklē prāvestu Helgi Jansons. Nevis viņa fiziski, bet to ieliek kā search. Turpākie dievkalpojumi būs Kristus augšanas celšanās svētki 20. aprīlī šeit baznīcā 7:00 no rīta būs saulēkt dievkalpojums, un tad 11:00 būs divvalodas dievkalpojums arī. Tātad visi mīļi lūgt un gaidīt. 11. maijā pēc tam būs nākamais dievkalpojums, kas būs arī divvalodas ģimenes dienu dievkalpojums, un 18. maijā 11:00 ir parastais dievkalpojums šeit. Iemesls, kāpēc tur pārtraukums būs, ir, jo mācītāji būs prom uz 2,5 nedēļām bīskapa ieviešana amatā Latvijā. Tātad, ja ir kaut kāds steidzams vajadzības, tad lūdzu griežieties pie Noža Žubeckis, vai arī var ar e-pastu sazināties ar prāvestu. Un atgādinājums arī, ka arhibīskapa konsekrācijas dievkalpojums arī būs redzams YouTube, skatoties vai no Toņkalna baznīcas vai Rīgas Luteru draugus. Paldies! Šodien mēs atceramies, ka krusts ir mūsu dzīves un mūsu ticības centrā. Jēzu laikā viņi teica, ka būtu ticējuši, ka viņš ir Dieva dēls, ja viņš būtu nokāpies no krusta. Mēs ticam, ka viņš bija Dieva dēls, jo viņš palika tur un nomira mūsu dēļ. Apžēlojies par mani, ak Dievs, savā labestībā. Izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā žēlastībā. Tev vienam es esmu grēkojies un ļaunu darījies tavā priekšā. Klausies, draudze, tiešām mūsu sots bija uzlikt viņam mums par pestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Lūgsim Dievu. Kungs, mūsu pestītāji, mēs tevi slavējam un mēs tevi pateicamies. Caur tavām brūcēm mēs kļūstam dziedināti, un tavs krusts mums nāk par svētību. Pie tava krusta mēs mantojam piedošanu un pestīšanas apsolījumu. Mēs tevi lūdzam. Dod mums spēku staigāt tavas mīlestības gaismā,
kamēr ieiesim tavā godībā, kur tu līdz ar Tēvu un Svēto garu dzīvo un valdi mūžīgi. Āmen. Lūdzu, apsēžieties. Es gribētu pateikt dažus vārdus, un tad mums būs evaņģēlijas lasījums, un pēc starpam mums tas būs sadalīts, un pēc starpam mēs dziedāsim vienu dziesmu, bet tikai vienu pantu reizē. Mēs iesim visam tam cauri, un tas dod mums laikus pārdomāt, ko mēs esam dzirdējuši. Pagājušā svētdien mēs svinējam Kūpoļu svētdienu. Tā bija tā diena, kad Jēzus iegāja Jeruzalemē uz ēzeli. Ne uz zirgu ar spēku un varu, bet pazemīgi uz ēzeli. Un tad ceturtdienu, ko mēs saucam latvieši, saucam par zaļo ceturtdienu. No sākuma Jēzus mazgāja saviem mācekļiem pēdas, atkal pazemīgi. Viņš kalpoja viņiem. Mēs esam sanākuši šeit, lai godinātu Dievu un pielūgtu Dievu. Bet ko Jēzus mums rādīja, un neaizmirst, viņš ir Dievs iemiesots. Ka viņš nāca dzīvot virs zemes, lai kalpot mums, lai mums palīdzētu, lai būtu mums klāt. Un tad viņš svinēja svēto vakarēdienu, ko mēs te arī darīsim šodien. Viņš atdeva savu dzīvību saviem mācekļiem. Pirms to atņēma no viņa nākošā dienā, Lielā piekdienā. Un tagad mēs dzirdēsim Lielās piekdienas stāstu. Paldies, Pēter un Kalvi. To sacījis, Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pāri Kidronas strautām. Tur bija dārzs, un tanī viņš un viņa mācekļi iegāja. Bet arī Jūda viņa nodevējs zināja šo vietu, jo Jēzus ar saviem mācekļiem tur daudzreiz bija bijuši kopā. Tad nu Jūda paņēmis kareivju nodaļu un augsto priesteru un farizēju sulaiņus, ierodas tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Zinādams visu, kam jānāk pār viņu, Jēzus izgāja tiem pretī un sacīja, ko jūs meklējat? Tie atbildēja viņam, Jēzu Nācerieti. Viņš tiem saka, es tas esmu. Bet arī viņa nodevējs Jūda stāvēja pie viņiem. Kad nu viņš teica, es tas esmu, tie atkāpās un nokrita pie zemes. Tad viņš vēlreiz viņus jautāja, ko jūs meklējat? Un tie atbildēja, Jēzu Nācerieti. Jēzus atbildēja, es jums esmu sacījis, ka es tas esmu. Ja jūs mani meklējat, tad lai šie aiziet. Un tā piepildījās vārdi, ko viņš bija teicis. No tiem, ko tu man esi devis, es nevienam neesmu ļāvis iet bojā. Tad Sīmanis Pēters, kam bija zobens, izvilka to, cirta augstā priestera kalpā un nocirta tam labo ausi. Bet kalpa vārds bija mazs. Un tad Jēzus sacīja Pēterim, bāz zobenu makstī, vai tad man nedzer to biķeri, ko mans tēvs man ir nolicis?
Pēc tam kareivji līdz ar virsnieku un jūdu sulaiņiem saņēma Jēzu, sasīja to un aizveda pa priekšu pie Annas, jo tas bija sievas tēvs Kafajam, tā gada augstajam priesterim. Bet Kafaja bija tas, kas jūdiem bija devis padomu, ka esot pareizi, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums. Bet Jēzum sekoja Sīmons Pēteris un vēl viens māceklis. Šis māceklis augstajam priesterim bija pazīstams un iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pilī. Bet Pēteris palika ārpusē pie durvīm stāvot. Tad otrs māceklis, kas augstiem priesterim bija pazīstams, iznāca ārā, runāja ar durvju sargu un ieveda Pēteri iekšā. Tad kalponi, kas sargāja durvis, saka Pēterim: vai arī tu nepiederi pie šī cilvēka mācekļiem? Bet viņi saka: nepiederu. Tur stāvīja kalpi un sulaiņi, kas no ogliem bija sakūruši uguni un sildījās, jo bija augsts. Bet arī Pēteris bija nostājies pie viņiem un sildījās. Par to laiku augstais priesteris vaicāja Jēzum par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Jēzus viņam atbildēja: es pilnīgi atklāti esmu runājis pasaules priekšā. Es pastāvīgi esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk visi jūdi, un neko neesmu runājis slepeni. Ko tu mani jautā? Jautā tiem, kas dzirdējuši, ko es uz tiem esmu runājis. Tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to bija teicis, viens no sulaiņiem, kas tur stāvēja, Jēzum iesita vaigā, sacīdams: vai tu tā atbildi augstajam priesterim? Jēzus viņam atbildēja: ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu mani siti? Tad Anna viņu sasietu sūtīja pie augstā priestera Kafajas, bet Sīmonas Pēteris stāvēja un sildījās. Tie viņam sacīja: vai arī tu nepiederi pie viņa mācekļiem? Bet viņš liedzās un sacīja: nē. Viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam, kam Pēteris bija nocirtis ausi, vēl saka: vai es tevi neredzēju pie viņa dārzā? Tad Pēteris atkal liedzās un tūdaļ gailis dziedāja.
No Kajafas tie Jēzu ved uz pārvaldnieku pili. Bija agrs rīts. Paši tie neiegāja pārvaldnieku pilī, lai neapgānītos, bet varētu ēst Paska jēru. Tad Pilāts iznāca pie tiem ārā un teica: kādu sūdzību jūs ceļat pret šo cilvēku? Tie atbildēja viņam: ja viņš nebūtu ļaundars, mēs viņu nebūtu tev nodevuši. Tad Pilāts viņiem sacīja: ņemiet jūs viņu un tiesājiet viņu pēc sava likuma. Jūdi viņam sacīja: mums nav tiesību nevienu nonāvēt. Un tā sāka piepildīties Jēzus vārdi, ko viņš bija teicis par to, kādā nāvē viņam bija mirt. Tad Pilāts atkal iegāja savā pilī, iesauc Jēzu iekšā un sacīja viņam: vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja: vai tu to saki no sevis, jeb vai citi tev par mani stāstījuši? Pilāts atbildēja: vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri man tevi ir nodevuši. Ko tu esi darījis? Jēzus atbildēja: mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulaiņi cīnītos par to, lai es nekristu jūdu rokās. Bet nu mana valstība nav no šejienes. Un tad Pilāts viņam sacīja: tad tu tomēr esi ķēniņš? Jēzus atbildēja: tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Pilāts viņam saka: kas ir patiesība? Un to sacīs, viņš atkal izgāja ārā pie jūdiem un saka viņiem: es nekādas vainas pie viņa neatrodu, bet jums ir paradums, ka es jums Paskā vienu atlaižu. Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūdu ķēniņu? Un tad viņa atkal brēca: ne šo, bet Barabu. Bet Baraba bija laupītājs. Tad Pilāts ņēma Jēzu un lika viņus šaust, un kareivji, nopinuši vainagu no ērkšķiem, uzlika viņam to galvā un aplika viņam purpura apmetni. Nostājās viņa priekšā un sacīja: esi sveicināts jūdu ķēniņu, un tie viņu sita vaigā. Tad Pilāts atkal izgāja ārā un saka viņiem: redziet, es viņu vedu pie jums ārā, lai jūs zinātu, ka es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Tad Jēzus iznāca ārā ērkšķu vainagā un purpura apmetnī. Un Pilāts viņiem saka: redziet, kāds cilvēks. Kad no augstie priesteri un sulaiņi viņu redzēja, tie brēca: sit viņu krustā, sit viņu krustā. Pilāts viņiem saka: ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, jo es pie viņa vainas neatrodu. Jūdi viņam atbildēja: mums ir savs likums, un pēc šī likuma viņam jāmirst, jo viņš sevi darījis par Dieva dēlu.
Kad Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš vēl vairāk nobijās. Iegāja atkal savā pilī un saka Jēzum: "No kurienes tu esi?" Bet Jēzus viņam nedeva nekādu atbildi. Tad Pilāts viņam sacīja: "Vai tu ar mani nerunā? Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā?" Jēzus atbildēja: "Tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tāpēc tam, kas mani tevi nodevis, ir lielāks grēks." No šī brīža Pilāts meklēja viņu atlaist, bet jūdi drēca: "Ja tu viņu atlaidi, tu neesi ķēzara draugs. Katrs, kas pats sevi ceļ par ķēniņu, saceļas pret ķēzaru." Tad Pilāts dzirdēja šos vārdus. Viņš Jēzu izveda ārā un pats apsēdās soļa krēslā uz laukumu, saukta akmeņu klāsts, ebrejiski Gabata. Bija sataisāmā diena pirms Paskā, ap 6. stundu, un viņš saka jūdiem: "Redziet, jūsu ķēniņš." Bet tie brēca: "Nost ar to, sit viņu krustā." Pilāts viņiem saka: "Vai lai es jūsu ķēniņu situ krustā?" Augstie priesteri atbildēja: "Mums nav neviena ķēniņa kā vien ķēzars." Tad viņš to atdeva tiem, lai tie viņu sistu krustā. Un tad tie saņem Jēzu, un viņš savu krustu nesdams gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgata. Tur tie viņu sita krustā, un kopā ar viņu 2 citus, katrā pusē vienu, bet vidū Jēzu. Bet Pilāts lika taisīt uzrakstu un piestiprināt to pie krusta. Tur bija rakstīts: "Jēzus, Nacarietis, jūdu ķēniņš." Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Tad jūdu augstie priesteri sacīja Pilātam: "Neraksti jūdu ķēniņš, bet kā viņš sacīs: Es esmu jūdu ķēniņš." Bet Pilāts atbildēja: "Ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis." Bet kareivji, piesituši Jēzu pie krusta, ņēma viņa drēbes un sadalīja tās 4 daļās, katram kareivim pa daļai. Tāpat tie paņēma viņa svārkus. Svārki nebija šūti, bet izausti viscaur no viena gabala. Tad tie sacīja cits citam: "Tos nesadalīsim, bet metīsim par tiem kauliņus, kam tie piederēs." Un tā piepildījās raksti: "Tie manas drēbes izdalījuši savā starpā un par manu apģērbu metuši kauliņus." Tā darīja kareivji. Bet pie Jēzus krusta stāvīja viņa māte, viņa mātes māsa Marija, Klopas sieva un Marija Magdalēna. Tad Jēzus ieraudzīja savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, un viņš mīlēja, ko viņš mīlēja. Saka mātei: "Sieve, redzi tavs dēls." Pēc tam viņš saka māceklim: "Redzi, tava māte."
No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. Pēc tam, zinādams, ka viss ir pabeigts un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja: man slāpst. Tur stāvīja trauks ar etiķi. Tie iesprauda sūkli ar etiķi uz izapa stiebra un to pacēla pie viņa mutes. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja: viss piepildīts. Un galvu nokāris, atdeva garu Dievam. Bet bija sataisāmā diena, un negribēdam tu miesas pa sabatu palikt pie krusta, jo šī sabata diena bija sevišķi liela, Jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liktu satriekt tiem lielus un viņus noņemt. Tad kareivji nāca un satriec pirmajam lielus, tāpat otram, kas kopā ar viņu bija krustā sists. Bet, nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš ir jau miris, tie viņu lielus nesatrieca. Bet viens no kareiviem viņam iedūra sānos šķēri, un tūdaļ iztecēja asins un ūdens. Un kas to redzējis, tas to ir apliecinājis, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai piepildītos raksti, nevienu kaulu viņam nebūs salauzta. Un cita rakstu vietā atkal saka: viņi raudzīsies uz to, ko tie sadūruši. Pēc tam Jāzeps no Arimatijas, kas bija Jēzus māceklis, bet tikai slepenībā, tāpēc, ka viņš baidījās no jūdiem, lūdza Pilātu, lai tas atļautu noņemt Jēzus miesas. Un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma viņa miesas. Bet arī Nikodēms nāca, kas kādreiz naktī pie viņa bija nācis, un atnesa svaidamās zāles, maisījumu no mirriem un alvēs, kādas 100 mārciņas. Tad viņi paņēma Jēzus miesas un satina tās autos kopā ar smaržvielām pēc jūdu bērnu parašām. Bet tādā vietā, kur viņus bija krustā situši, bija dārzs, un šī dārzā jauna kapa vieta, kurā vēl neviens nebija glabāts. Tur tie ielika Jēzu jūdu sataisāmās dienas dēļ, jo kapa vieta bija tuvu. Svētā Pāvila vēstule romiešiem,
6. nodaļa, no 3. līdz 11. pantam. Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē, jo mēs līdz ar viņu kristību esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savā tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krusta sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas ir nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodināts Kristus vairs nemirst. Nāvei nav vairs varas pār viņu. Jo nomirdams viņš reiz par visām reizēm nomirs grēkam, bet dzīvs būdams viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs par sevi, kad esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojot Dievam. Amen.
Es redzam, ka šodien ir vairāk cilvēku, kur nerunā latviski, un tāpēc es esmu izdomājusi pasniegt šo sprediķu angļu valodā. Jesus rode into Jerusalem knowing that his time had come. He knew he was facing political oppression, and he was willing to do that on our behalf to fulfill the scriptures and do God's will. But he's not the only one who's ever faced political oppression. Many people since that time have done the right thing and have been willing to die for it. He rode on a donkey, humbly, as people cried out, Hosanna, which means save us, help us, we beg of you. And he rode on. And then, as they prepared the upper room, Jesus washed his disciples' feet. Peter objected, but he didn't, and said, you have to be made clean. Everyone had asked for help, and this was the way that Jesus was going to help them, by making them clean. But as you know, Judas was getting ready to betray him. But he's not the only person who's ever been betrayed. We even know in our Latvian history that people betrayed each other. It was the time of war. It was the time of political oppression. And Jesus predicted that even Peter, his beloved disciple, would deny him. That's happened to all of us, perhaps to many people. I don't know him. But he gave himself to those disciples, to his 12 disciples. He gave his body and his blood so that they might always be able to receive him into their lives. Not just then, but for generations to come. And then the betrayal happened, and Jesus was arrested, innocent, but we all know there are innocent people in prison even today, for years have lost their lives and they didn't do anything wrong. And then he was crucified on the cross. Innocent, suffering, pain. But there's a lot of pain in this world. People who suffer pain, maybe because of an illness, maybe of an accident where they were just innocently at a stoplight and someone drives into them. There are so many ways in which innocent people suffer pain. But this was different. Jesus rode into Jerusalem. He gave of himself. He allowed himself to be crucified for the sake of the world. He bore the sins of the world upon himself so that we too, whenever we suffer, in whatever way that happens, know that Jesus has suffered and continues to suffer with us. And Jesus knows what's going on in your lives and those parts of you that hurt, and is there for you. Sometimes people think that it's a blessing when something good happens,
A blessing is just when the presence of Christ is with you and in you. And that blessing is there for us, especially when we're in pain and when we're suffering and when we're hurting. But so too, Jesus died on the cross so that we might be forgiven for our sins. Those things that we didn't do, as well as those things that we can hardly forgive ourselves for. We are forgiven already. We just need to confess that we are sinners, that we always fall short. We're never good enough. That's who we are. Have you ever loved someone so much that even though you know they've got all these faults, but it doesn't matter? It's because you love them, that even though there's a list of faults, you love them anyway. Think of a person. Maybe it's your parents, maybe it's your child, maybe it's even your dog. That you love them in spite of all their shortcomings. My dog is called a golden retriever. Does she retrieve a ball? No, she doesn't. I open the door and instead of staying there where I want her to, she runs off to Trudy's place. Am I going to love her any less? Are you going to love any less a person because of their faults? No. You can't help but love them, and that's how God is with you. Sometimes we don't feel we're good enough. Some of us, that happens even more often than not. Maybe we could write pages of things that we don't like about ourselves. Does it matter? Does God love us any less? Just think of the person you love the most. And God loves us so much more than that, and would do anything to be in a good relationship with us. Even come down to earth, live on this earth, and die for us to say, I will be there for you, no matter what you've done, not done, and I will be with you always till the end of the age. Amen.
Lūdzu, apliecinās mūsu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Mēs ticam uz vienu vienīgu, visu spēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis debesīm un zemi, visu, kas redzams un neredzams, un uz vienu vienīgu kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Tēvu, kas no Tēva dzimis pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, patiesa Dievs no patiesa Dieva, dzimis neradīts, ar Tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts, kas mūsu cilvēku un mūsu pestīšanas labā, no debesīm nācis un miesa tapis savu svēto garu, no jaunavas Marijas un cilvēks tapis, kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un apraksts, un trešajā dienā augšām cēlies pēc svētajiem rakstiem. Un ir uzņemts debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībā nebūs gala, un uz svēto garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājas, un uz vienu svētu, vispārēju un apostolisku atzīst. Mēs apliecinām vienu kristīgu grēku piedošanai un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Lūgsim Dievu. Tev, mūsu pestītāji, Dieva dēls, mēs pateicamies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis un mūsu dēļ cietis un miris pie krusta Golgātā. Caur Tavu nāvi no soda un mūžīgās nāves atpestīti, mēs ceram būt dalību pie neiznīcīgā, neapraipītā un nebīstošā mantojuma, kas ir uzglabāts debesīs tiem, kas Dieva spēkā tiek pasargāti ticībā pestīšanai. Un tad, kad mūsu dienu mērs būs piepildīts, kad mūsu ceļš būs galā, tad, Kungs, esi ar mums un dod mums savu mieru, lai mēs atcerētos Tavu solījumu, kas dzīvo un tic uz mani, kas nemirst nemūžam. Svētī mūsu tautu, svētī mūsu draudzes un mūsu baznīcu, tās vadību, visus, kas Tavu evaņģēliju sludina, kas Tavus vārdus klausās un cenšas Tavus aicinājumus īstenot savā dzīvē un ikdienā. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, apsēžaties un turpināsim dziedāt dziesmu numurs 73 jūsu dziesmu lapiņās. Thank you.
mūsu iespēja saņemt Dieva piedošanu, grēki izdzēsti. Jauns sākums, kāpēc? Jo Dievs tevi mīl un vēlas, lai jūs esat brīvi un saņemt prieku, kas rodas dzīvojot mīlēti, dzīvojot mīlestībā. Tāpēc vienosimies Dieva priekšā dziedot grēksūdzes dziesmu. Mēs to nožēlojam un lūdzam tevi, piedod mums tava mīļā dēla, mūsu pestītāja Jēzus Kristus vietniecisko ciešanu un mīlestības nopelna dēļ. Visvarenā Dieva žēlastībā. Jēzus tika dots mirt par mums un viņa dēļ piedod mums visus mūsu grēkus. Kā Kristus baznīcas ordinēta mācītāja, sekojot Kristus norādījumam, es jums pasludinu visu jūsu grēku piedošanu. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Amen. Tas jērs, kas tapa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi.
tā ir labi un tā piederās. Un arī svētīgi, ka Tev, Kungs, svētais, visus spēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicamies caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Tādēļ Tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedodi un mūžīgu svētību apsoli. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami. Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva, sacīdams: ņemiet un dzeriet, visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai. To dariet, cik kārt jūs no tā dzeriet, mani pieminēdami. Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais Dievs, mūsu Tēvs debesīs. Svētī svēto mīlestību visiem, kas Te pie Tava galda sapulcēsies. No šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un ar to saņems pēc Tava dēla, mūsu pestītāja, apsolījuma, viņa miesu un viņa asinis. Cik kārt jūs no šīs svētītās maizes ēdiet un no šīs svētītā biķera dzeriet, jūs pasludināt tā kunga nāvi un augšām celšanos un gaidiet uz viņa atnākšanu godībā. Miers lai ir ar jums visiem. Nāciet, viss ir sagatavots. I would like to say a word in English, and that is that absolutely everyone is welcome to receive Holy Communion. Whether you are part of this church, whether you are confirmed or not, everybody is welcome, and if you choose not to receive, you can come forward for a blessing.
redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Ejiet Dieva mīļi. Amen.
kas mūs mīļos. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu, mūsu Kunga. Ejiet Dieva mīlā. Āmen.
jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Ejiet Dieva mierā. Amen. Lūdzu, stāviet kājās. Mēs tev pateicamies, visu spēcīgais Dievs, ka tu mūs esi atspircinājis ar saviem vārdiem un ar savu sakramentu. Mēs lūdzam tevi, svētī mums to, lai pie mums vairojas ticība uz tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem, caur tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Āmen. Apsēžaties un dziedāsim pēdējo dziesmu, viss piepildīts.